pastāstīšu stāstu, kā es no atbildes draugam nonācu līdz šai grāmatai. Nu tā, lūk, un kā lai saka, tas garais stāsts, viņš ir, tas stāsts ir par to, kā dzīve mūs ved pa līkločiem, kas dažreiz izskatās grubuļaini, dažreiz taisni, dažreiz liekas, ka mēs ejam pareizā virzienā, pārsvarā liekas, ka kaut kas nav riktīgi aizgājis, bet beigās visi ceļi ved uz Romu. Un tas stāsts par manu specifisko ceļu, kas sākās tais Himalajos, tad es uzrakstu šo tekstu, tad es viņu 3 gadus papildinu, tad es pasaku, ja kaut kas nav kārtībā, tad help. Tas help ir jāsaka. Nav svarīgi, kurā jomā. Un kad help tiek teikts ar patiesu dvēseli un sirdi, tad tas help nāk no kurienes viņš var nākt. Un mans helps nāca šīs grāmatas veidā. Un kaut kā tā, jā. Starp citu, vēl viena tāda nianses, es nezinu, vai tas ir šodienas sarunā iederīgs, bet man bija zīmīgi, ka tajā 2 gadus es jau studēju šīs grāmatas un pilnīgi es tikai tur esmu. Un tad, protams, es ar kādu padalos, un man ir viens draugs, tāds Uldis no Liepājas, un viņš man kaut kas uzdod tādus jautājumus. Un es viņam atbildu jau tajā atskaites sistēmā. Un tā kā es esmu šīs jaunās jomas studēšanas pirmsākumos, tad man ir tā fanātisma fāze. Man liekas, viņa neizbēgama. Jebkurā jomā. Tāpat kā cilvēks kļūst par veģetārieti, vegānu, viņš grib, lai vispārējie ir vegāni. Tas ir normāla lieta. Un viņš man jautā, un es viņam atbildu, un rakstiski e-pastā. Un beigās es pļāvēts, man kaut kā kvalitatīvāk jāatbild. Un tā es sāku rakstīt, un tā es uzrakstu vienu atbildi. Un es redzu, ka tā atbildi jau ir tā kā nodaļa grāmatā. Un tad bija zīmīgi. Tā es nokļuvu kaut kādā, nevis portālā, bet es nokļuvu tādā, tā kā channelingā. Es pēkšņi zināju, ka man jāraksta grāmata. Un es esmu 2 gadus studējis viņu, tā kā neko, tā kā pilnīgais pirmziemnieks. Bet man nāk nosaukumi, nodaļu nosaukumi, nodaļu nosaukumi. Kopējā ego prāta simboliskā struktūra, mirklis un brīdis, dzīves parādības, dualisms, dieva dēla cēloņa un seku likums, tavs lakmus papīrītis, kā tava dzīve, lai kļūst laimīgāk, ķermeņa nāve un kur tā ved, galvārds par medībām un tā tālāk. Un es rakstīju 3 nedēļas, cik te man ir, tās ir, protams, A4, bet ir kaut kāds 270 lapus. Es rakstīju 3 nedēļas, katru dienu cēlos ar milzīgu iedvesmu augšā, un es zināju, kas man jāraksta, un vienkārši rakstīju. Protams, izlaboju vēl kļūdas, kas tur grāmatas tam līdzīgi, un viss. Un 3 nedēļas es uzrakstīju to grāmatu, šāvā fanātismā es nosūtīju viņu visiem, kas man e-pastā bija, cik man bija adresāti, 400. Sapratu, ka kļūda ir izdarīta baigā, saņēmu tādas vārdu salikums, ko es nebiju dzirdējis par sevi, ka es tur uzbāžos uz savām idiotiskajām patiesībām citiem cilvēkiem, jā, bet kļūda bija, bet tas nav svarīgi. Kā, es izdarīju, ko es varu darīt. Bet es pats biju apmierināts, un tad pārgāju, viss. Nav neprātā nācis kaut ko tam līdzīgi rakstīt. Bet es pat viņu, man tā iekšējā mīlestība bija tik jauka, ka šis ir koks, ko es biju pats apkrāsojis. Es viņu nofotografēju, to es uzliku vākā. Lai zinātu, kurš raksta, es ieliku savu mazdēliņu foto, lai nodot ideju, ka raksta pati nevainība. Nevis tā, ka Daumans ir vispār jau čau bambino, un viņš kaut ko grib citiem mācīt dzīvot, bet es zināju, ka tas, kurš izsakās manī, nav gluži tas, ko es redzu spogulī. Saprotu, ko es saku. Tas, ka šis esmu es, un es, lielais es un mazais es kopā, kas tevi un mani pašu uzrunā. Man paši arī, protams. Jā. Tā, un tad beigās vēl atnāca kā pēdējais ir mana lūkšana. Es savā dzīvē biju ļoti daudz meditējis, kad es teicu, es tēloju jogu dzīvē. Tur rentos gadus ņēmos stundām, es tur ņēmos un sasniedzu tādas stāvokļus. Mūsu, tā teikt, garīgais guru, kas latviešiem, iespējams, viens pats tāds ir, ko es zinu, ir Juris Rubens. Un viņam ir tāds vārdu salikums, ko viņš lieto virsotņu pieredzes.
varbūt viņš to lieto mazliet citā aspektā no savas pieredzes, bet virsoņa pieredze, ka tu satiec savu iekšējo patieso esību būtu, tu satiec Dievu, un tu zini, kas ir noticis. Tu esi viens ar savu iekšējo režisoru, viens ar mīlestību, viens ar gaismu, un tā satikšana pat pa sevi tev iedod iespēju par to izteikties, bet ir diezgan grūti turpināt parastos dzīves ceļus, ja tev nav metodes, kas tev atvieglo ceļu uz pastāvīgu virsotnes pieredzi. Viņi grib visu laiku, un tas ir iekšējais laimes stāvoklis. Tu gribi viņu visu laiku. Un svarīgi ir būt, kad ir tā metode kāda. Un man tika uzdāvināta metode, rakstot. Es rakstu, un beigās saprotu, man ir atnākusi sava lūkšana. Un viņa agrāk, tai sākotnējā versijā bija šī tik liela, cik viņa tur liela bija. Es viņu nosaucu par anti-ego rituālu, anti-ego lūkšanu, pret-ego. Jo ego ir tas, kas neļauj dzīvot mīlestībā, un tā kā anti-ego lūkšana. Un viņi bija kaut kāds 2 lapas puses. Un šeit viņi ir, es pat uzrakstīju instrukciju anti-ego lūkšanas izmantošanai. Un man pašam tā anti-ego lūkšana kļuva par instrumentu, kā atbrīvot savu prātu un savu iekšējo būtību no bezmīlestības domformām, kas ir ego. Ego ir bezmīlestības domformas. Un viņas man ir noveduši šeit uz šodien, kur mēs abi tiekamies. Mēs abi, visi 3, mēs tiekamies. Jo tas, ko es saku, tas var tikt izteikts, tad, kad jau ir notikusi kaut kāda atbrīvošanās. Mēs runājam vienā atskaites sistēmā, kur mēs esam, tur mēs esam, un to mēs nemaz nezinām, kur mēs esam. To nevar izteikties, to nevar izteikties Daumans 2010. gadā, tāpēc, ka uzskats sistēma ir vai nu pilnīgi duāla, ja pusduāla, bet tagad viss, ko es jums stāstu, ir tāpēc, ka es esmu gājis šo ceļu, kas veda caur šīm grāmatām, šo brīnumu kuru studēšanu, un caur savu lūkšanu, ko es vienmēr esmu praktizējis. Un tad, protams, daži cilvēki, kas ar mani komunicē, viņi mēģina saprast, ko tad es tur saku, un es saku, tur nav ko saprast. Tur ir, tā kā, ja tu vēlies, es tev varu pamācīt, kas jāpraktizē, ko es daru. Tā kā dalīties savā pieredzē, un tā pieredze ir tieši tā lūkšana. Tā kā nav katram jāstudē varbūt brīnumkurs, bet to lūkšanu var pārņemt. Tāpat tās kā jebkuras reliģijas lūkšana, taču viņi tiek pārņemti. Cilvēki viņu lieto, tāpēc, ka kāds viņu ir ieteicis. Tā kā normāli lieta. Tāpēc kā ārsts izraksta recepti. Ja? Viens izraksta tur dimedrolu, viens izraksta 50 gramu šņābi, ja? Un tu viņu lieto, ja tu gribi. Un tiem cilvēkiem, kur vēlējas saprast, kā tas strādā, ļoti grūti izskaidrot, kas strādā, bet tā kā es zinu, kā tas strādā, bet tā strādāšana notiek neduālā līmenī, tur, kur mēs esam viens, bezapziņas līmenī. Un tad es pat uzzīmēju bildītes no augstā plaukta. Tā kā vērotājs, vērojamais, kā tas viss strādā, kā šī vieta parādās vispār mūsu prātā. Un tad es aprakstīju, kā tā anti-ego lūkšana, kā viņa iedarbojās uz mani un tevi, kas klausās, un kas vēro un kas ir vērojamais. Un redzot, šitai tā pasaule, kurā diezgan patumšs ir iekšā, bezapziņa. Te ir mūsu redzamā pasaule, kur ir zelta poda un zelta govs. Ja? Un kā var šo te attīrīt no tām duļķēm, no mošīšiem. Un šeit ar vienu draugu palīdzību, Andreja Gaļa palīdzību, mēs šito te sazīmējam. Tā kā šis ir zīmēts duālam prātam. Tādam cilvēkam, kurš grib saprast, viņš to varētu saprast. Tāpatās kā arī augstāko matemātiku iemācās tie, kuri grib iemācīties augstāko matemātiku. Tas ļoti vienkārši. Un pati piedošana, kā strādā, tas šeit ir parādīts. Viņi tagad pārceļ apziņu, jeb prātu katru dienu tā kā pa vienu pakāpīt augstāk. Un to ir vērts paskaidrot, ko nozīmē pa vienu pakāpīt augstāk. Kamēr Daumans dzīvo parasto dzīvi, tikai biznesmenis, tikai viss, tikai dara to labāko, ko var, pļauj zāli un mīl bērnus, tad neko nepraktizē. Tad tā dzīve ir lineāra. Rītdiena ir vakardienas turpinājums. Tāpēc, ka atmiņa ir tā pati, tiek ielādēta tā pati atmiņa, un tajā atmiņā tu tā kā jau automātiski esi ieplānojis, ko tu darīsi tajā rītdienā, ko tu šodien darīši. Tas viss ir pagātnes turpinājums. Pašai tagadnē nav vietas, tāpēc, ka tagadne vispār nenotiek nekad, jo pagātne ir pagājusi, bet viņa ietekmē nākotni, nākotnes plānus.
jo visa diena ir sarakstīta. Es darīšu to, un tagadnē nav vietas. Kur atrast laimi? Tikai tagadnē, ne nākotnē, ne pagātnē. Tikai tagadnē tas brīdis, kurā var iegūt virsotņu pieredzi. Tāpēc meditācija ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kur pagātne pazūd, nākotne nav būtiska, tu sēdi un ir lielais atvērums. Un tu esi savienojumā ar savu iekšējo režisoru, ar Dievu, ar garu, ar mīlestību, sauc kā gribi. Un tāpat tā strādā arī šī antiego lūkšana, tikai mazliet savādāk. Nu, lūk, tā kā tāds ir šis stāsts.